Skatiņ. Labrīt, kolēģi! Ko? Esam jaunā vietā. Uzlādējušies. Domāju, pēc tam pastāstīšu, kas ko kā parādīšu, kamēr mēs gaidām pirmo copu. Bet pirmā copa gaidīja mūs. Draudziņu dīķi, Cēres pagasts. Šodien turpinām tēmu metodu feederis. Leta metoda 120. Ļoti patīkami. Pirmais. Bet spēcīgs. Spēcīgs. Ui, kur tas skrien. Tāds iekšā, ja? Labi. Atklājam dienu. Video gaitā pastāstīsim, kas ko kā, uz ko ķeram, ar ko ķeram, kāpēc ķeram. Skatāmies tālāk. Nu, re, kur tāds pirmais zivtiņš. Nu, višķiņš. Oj, trakas ritīgi spēcīgās. Baigi, it kā nav liels izmērs, bet jau pie izvadīšanas arī rekā nevar nomierināties. Ej, es tev parādīšu kamerā un laidīšu vaļā. Šādi te skaista spoguļu karpiņa. Skaista draudziņa dīķa. Pirmā. Atbrīvosim tevi no āķi, ja? Apārstēsim un laidīsim vaļā. Ķersim nākošo. Edgar. Paskaties, kātiņš kādā ripā. Nu, tas stiepiens lapstās, viņš uzreiz tā, ka pilnīgi uz statīvu nogāza. Es savukārt apgāzu, re, kur izgāzu ārā. Baudīšana. Tālā distancēja forši. Nu jā. Varētu jau, es domāju, te pat pie zālītēm. Gan jau, jā. No tālienes ir patīkami vilkt. Tā viņi kaut kur šajā pusē jādabū būs ārā, jā? Būs šitien jādabū pie šito maliņu, jā. Izskatās, ka tev tur kaut kas bišķiņ. Nu, grupāks ir. Viņi grib iet tā jauklā iekšā, jā? Tur viņi... Papakšie viet. Varēs savākt. Iet visā sauklāt. Jā, kur viņš liksies. Savāk sauklis vai savāk zivi? Varbūt kaut kas izskatās, ka... Pacelsies redzēsim. Šur ap zāli bija aptinies. Oj. Karpiņa. Oj. Es paņemšu. Mazo uztveramā paņēmām, jā? Es paņemšu. Paņems? Protams. Pēc tam nomainīsim, uzliksim metodnieku. Metoda oriģināli. Nu, šitais jau arī. Bet pazinu, ka kāds atrādā. O jā, forši. Nu, ar karpu kātu nebūtu tas. Baudīšana. Abā! Nice! Skaists. Ej, tu nost, ku labi. Ej, tu nost. Re, kur? 3 kilo būs. Nu jā, varbūt pat vairāk, ne? Nu, skaists. Es domāju, ka vairāk. Skaists zivtiņš. Smuki re pašā lūpiņā. Tā pareizā āķa prezentācija, re, kur ir ļoti svarīgi. Man pagājušajā gadā, kad es biju Vītola dīķos Liepājā, man bija tā, kad man ķērās kaut kur te, kaut kur augšā, pie acīm, apakšā. Un es sapratu, ka es ķeru ar pop-up. Un viņas vienkārši garām peldot, apēd manu barību un netīšām aizķirās. Bet ļoti korekti, re, kur tā kā Edgaram tagad. Jā, viņš ir te. Viņš ir te apakšā lūpā, smuki. Šodien silts, matracītes, re, kur bišķiņ atdzesējās. Kaut kur tur, kur taists. Noliksim, no. Svaru mums nav, zivis mēs baigi nesvaram. Pēc personīgiem rekordiem nedzinamies. Bet re, kur šujāts īstenībā foršs anakondas matracītes. Gan līdakām var noderēt, ļoti kompakti salietakās, es pēc tam parādīšu. Pie somas var piesprāst klāt. Neaizņem daudz vietas. Opā. Nā, nu smuks. Ļoti smuks. Pagarumam ir 70. Pēc svara. Parādi, kā tu izskaties. Pēc svara.
glīti. Nu, 3 ir stabili. Stabili 3 pāri. Baigi skaista krāsa. Slaida tā smuka un veselīga. Vispār ir smukas puras, viss ir. Nu jā, šī dīķī karps izstāsts viņām šeit patīk. Jo ir citreiz kaut kādām cībām spūrām, nobērstām visu. Nodauzīt. Zvīņas, bet nu šis eksemplārs ir, jā. Tagad parādīsies salmonu anakondas speciāls tāds dezinfekcijas līdzeklis tanī vietā, kur bija āķīts. Mēs uzpūšam, viņam labāk viņš sadzīst tā vieta un neienāk kaut kāda infekcija iekšā. Jā, ja jūs kādreiz arī redzat tur vēl kaut kādu skrāpējumu, tad droši arī var uzpūst. Īsim vaļā, smuko. Kur kā burbuļās gāja. Torpēda. Ko teiks par metodi? Metode rullē. Tas ir dienas sākums, jā. Nu, baudīšana, jā. Šī ir baudīšana, jā. Nu, višķi jāsaprot, jā, atrast, mēs, teiksim, izdomām, jā, varot pie pretējā krasta. Jo tur nav konkurentu, nu, neviens nemakšķirē, ja, no tā krasta. Un zivīm patīk staigāt gar pašu krastu, jo tur visādi krīt no niedrēm tārpiņi, kaut kāds visas lieciņas vai kas, un viņas gar to krastu arī rokās. Nu, un tad mēs metam kaut kāds metrus 50 aptuveni distanci mums ir, un viņas tur arī staigā. Ideāli. Anakonda zīmols ir parādījies Latvijā salmonu veikalos. Tās gan ir tāds klasisks karpu brēns, mazs, kompakts, ērts matracīts, kurš man būs pieliekams klāt pie somas, kad es iešu kaut kur brekšu piedzīvojumos vai, teiksim, kaut kādās tālākos džungļos ielīst iekšā. To mēs arī noteikti ar metodi šovasar izdarīsim. Rekur, neko viņš nesver, super viegls un beigu galā šāds te foršs matracīts ar mērlēm iekšā. Nē, nu Edgars uguņo. Laba? Es domāju, ka jā, nu nav varbūt tā pirmā, bet... Bet laba, jā? Laba, jā. Tā nemaz no vietas negrib nākt nost. Kātiņ, kas strādā labi. Jā. Nu un galvenā lieta, jā, monofila aukla. Nu jā. Tās metodē un karpfišingā saucamajā ir. Tu neiet cauri un ar Es pīto. pat teiktu obligāta lieta. Var no pītās būt pavadiņa, jā, kas varbūt ir. Bet pamataukla. Nu tā mēs pieķeršos drīz, jāsāk. Būs savs pavadis mēģināt tīt uz āķiem. Nav tik liela kā tā, bet tajā vaktē, jā, viņai tur kaut kāda zāle kušķis, kur viņai patīk, viņi ir uz turien arī stūrē. Uz krastu. Viņi uz turien arī stūrē. Nu skaisti. Nav liels, bet nav smuks. Uļk. Rekur. Kur Reklāma. Jā, reklāma. Feeder Reklāmas koncepts. pauze. Metode feeder. Uztveramā tīkliņa galva. Speciāli uztaisīt. Viņa bišķiņa lielāka, dziļāka. Platāks arī tas riņķīts. Kā teiksim, kaut kādiem parastajiem feederiem, tur brekšu tīkliņiem. Un audums, lai nebojā zivī. Jā. Gļotu nenosit no zīmes, lai neķerās. Nav liela, bet sportiski. Baigi stiprās, Jā, ne? kā baigi stiprā bija, jā. Šitā tāda maziņš, bet... Kaujās. Rekur viņai redz, to mēs Jā, apstrādāsim. to mēs apstrādāsim. Viņai rētiņi kaut kādi. Šeit. Kaut kāds. Nu, Atkal klasiski skaisti apakšlūpā. Čik, viss ir vaļā. Izliksim uz matracīšu. Tas pat mums ir slapš vēl no iepriekšējās zivs. Ir vēl slapš. Viņš pat ir zem 50, mazāks par to, bet viņš ir resnāks. Viņš ir tā kā karūsveidīgais ir tāds, tā kā... Jā, F1. Te uz lūpiņas uzpūtīsim un te reku viņam. Nenokrāso viņu. Zilās karpas. Zilās. Ui. Tur viss sasās, viss labi. Skaists. Skaists, smags. Dzīvnieks. Jā.
Nu, tagad tāds absolūtais minimums, kas ir nepieciešams, lai dotos metodēt. Manā skatījumā universālākā būs 40 gramu barotavu. Man te ir gan lielāks, gan mazāks. 40, 50. Ar tām jūs ret, kad nokļūdīsieties. Praktiski vidēji viņas arī vienmēr pietiks. Ja vien mēs nemakšķerējam kaut kādās stipras kūdrainās tur vietās, teiksim, kur vajag vieglākas, vai arī tā metiena distance ir patāla, tad prasās kaut ko smagāku. Barotavs. Tad nākamā lieta, kas ir tāda atšķirīga varbūt no klasiskā feedera, ir šādas te gatavās pavadas. Es izmantoju owner, un visbiežāk izmantoju ar šādiem te pīķīšiem, te var redzēt. Ja, tā kā asumiņi, ko var iedurt iekšā boiliņā vai vafterītī. Vai arī tad ir otra šādas te tips. Tās ir tādi bandumi, gumiņas tādas staipīgas, kuras var uzlikt virsū garanas formas boiliņām. Sauc viņas par dambeļiem. Tātad pavadas, barotavas, viss praktiski, lai varētu ķert. Kas jums vēl ir vajadzīgs? Monofila aukla, jo tā te arī ļoti labi dara savu darbu. Man te vēl ir kaut kādi, teiksim, dažādas tās pavadas, gan āķi izmēra un viss tā tālāk, bet principā nekas daudz nav vajadzīgs. Bet, ja reiz reklāma, feeder koncepta, šāda te kastīte, viss vienā vietā, smuki sakārtots, man pašam prieks, jo es esmu no tiem cilvēkiem, kuram bieži visādas mantas pazūd un lietas. Es atveru kastīti, man viss ir par rokai, viss ir vienā vietā, ērti, glīti, paņemu un dodos uz copi. Artur. Jā, es tepat. Kas vienkārši superspēcīgs šitās. Viņa nav baigi lielā, man liekas, bet bet jauda viņām ir. Tas feederīts. Testējam. Mums vienmēr ir līdz kaut kādas makšķeres, spoles. Bez uzrakstiem. Tas nozīmē, ka startā sāksim ar viņām mēs darboties. Kaut kad, ja mums viss patiks, tad arī jums būs iespēja. Šī ir lielāka par manu pirmo. Diez vai es tev varu paspēt panākt skaita ziņā, bet varbūt jāies. Ja es aizbraukšu vienīgais mājās. Feederīt forši ar jūtām. Gan man ir patīkami, gan es domāju, ka arī zivs netiek pārāk forsēts. Čerā. Cik mums ir jau? 5, 6, jā? 6 zivs, jā. Nemaz tik negrib nākt, jā, tik. Tā pavisam nē. Sākumā jau var likties, ka viņš ir mazāks, jo viņš grib uz tavu pusi skriet kaut kur vai sānis kaut kur iet, un tev neliek, kā tu to īsto izmēru nemaz sākumā varbūt nevar izprast. Ar monofilajām auklām viņi arī vēl pamatīgi amortizē, un tu nejūti to zivs izmēru no starta. Tā kāds lejā, jo rekur ir Edgara kāds, lai mēs te nesastrīdamies. Un viņi grib iet. Viņš jau ir zem manējās auklas, tā kā, bet viņš uz to zāles pušķīt grib, jā. Viņš zina, kur jāiet. Skaists. Skaists. Tā nav spoguļlena? Jā, mazliet. Aha. Ieraudzīja? Ieraudzīja. Barotavu trāpīja. Oi, skaists. Ļoti spēcīgi. Ļoti spēcīga zivtiņa. Super. Nāku. Nāc. Liekas, ka it kā varētu tādu īsu kātu uzturamam tīkliņam
Bet tā var netīšām arī salauzt fīderi. Kad tu pacel bišķi pa augstu viņu virs galvas un ņem te patām, tad tas leņķis var būt tāds kritisks. Posties sitās un nav miera. Nāc, mēs tev ātri apstrādāsim un palaidīsim mājās. Nemaz nebūs tik ātri izskatās, kā tu biji iedomājies. Jā. Viņš jau ir šeit. Nu, negrib padoties. Nu, tā. Kad viņas... Tā gaisu, kad ierīja, jā, pirmo, tad viņš... Nomierinās. Opa, skaisti. Yes! Un tagad atjauties uzdevums. Kā tev liekas, cik ilgi tu vilki šo karpu? 3,5 minūtes. 4,5 minūtes. Nu, redz, gandrīz. Bet pagājušajā gadā es cīnījos gandrīz pusotru stundu. 15,5. Nē, super, baigi jaudīgās. Iesim apārstēt un laidīsim vaļā. Tā, uz matracīša uzlējam, Saulē baigi uzsilst. uzlējam ūdentiņu. Uzliekam ziltiņa. Parādām jums, paskatāmies paši. Un te sārstēsim to lupiņu. Nu, kas tā pēc garumā mums ir? 50 kaut kāds 5, jā? Tuveni. Kur cita nav? Nu, skaists spogulīts. Skaists. Ložam vaļā. Šāds te skaists spoguļu karpiņa. Vien, paldies tev. Ko es vienīgais varu pateikt? Jāmācās labāk makšķerēt. Zinu, ko es varu pateikt? Iesācējiem veids. Tas ir mazāks tāds stiprs. Tas tā kā, man liekas, tā kā pirmā tāds, kā kāds kilogramiņš. To var slepēt pat diezgan. Bet nu, es jau esmu operators. Tā kā zīves saprot. Starp citu, mēs ar Edgaru Salmo Latviju kanālā arī daudz rādam, stāstam, filmējam. Tā kā kas vēl nav iepazinies vai nav pamanījis, pierakstāmies arī tur. Bet šodien Edgars uguņo draudziņu dīķī. Arī tāds skaists pats par sevi. Kas tev tur bija jādara? Bikses jāvalk, Jā, es sauļoju čiskas un tad kā novalk ūziņš tā. Tā paņem. Tā šis ir lati. Nāc, nu, nenāc. Ar šito tīkliņu jau pavisam mierīgi, ne? Nu, jā, te Nav variantu. te var jebko uzsmelt, es teiktu. Arī pasties klasiski. Super klasiski pašā lūpiņā pašā. Viņš vēl slīd. Ko tu tur šodien liec? Baltu, jā? Baltu, jā, viņš vai pēc ķipoka vai kā, es īsti nesaprotu. Tas ir no, es pat nezinu, no kuras firmas. Tiek ar roku klāt. Viss jau. Apēd boilu man. Apēd man boilu. Savāds bonus? Jā. Šitas paņīsim uzreiz vaļā. Trofei. Trofei. Lūk, metod fīderi. Lasām visu, kas dzīvo dīķī. smuka raudī. Smuka raudī. Nu, nav sarkans acis, bet nu, šeit tāds blāvs ūdens, tāpēc viņi tādi ir. Es domāju, es vēl kaut kas tā kā ir, bet... Mērīsim šo? Bet klikšķināsim gan. Bet klikšķināsim gan.
Tā, uzturamais atnesis, turpinam reportāžu. Nu jau laikam teicām, karpai tas niķis skriet tanīs zālēs iekšā kaut kādos čakārņos, jo tur viņš ļoti labi māk atbrīvoties no āķa. Pašatbrīvoties. Negrib nākt augšā. Uj, pasties, kas tur? Kas pa mutuļiem? Paskat, viņi sēž apakšā un viss. Parādās. Pat nav redzēts vēl, jā. Jā. Kur viņš tur? Nebūs kaut kāds monstrs? O! Man liekas, kā kaut skaists spogulīts. Nē. Tā ir tāpat, ko es pirmo noķēru, man liekas. Tā kā minimums māsiņa vai brālītis. Es vēl nemāku atšķirt. Bet smuks. Smuks zītiņš. Viss nāc uzelpo. Jā, kamēr viņi nav to muti dabūjusi ārā gaisa, uzelpojusi, viņi var trakot un bāz tīkliņu pie galvas, un viņai ir vienalga vēl tāds refleks skriet un ņemties. Nāc uzelpo. Mēs tevi palaidīsim. Pēc zivs izmēra var just, kā viņi ņemās te pie krasta, kad vispār negrib nākt augšā. Negrib celties. No, Tā ar galvu nepacēla augšā. pus lūp. Nu jau būs, jā. Jā. Skaisti. Skaisti. Kur āķīts? Šoreiz kaut kur augšiņā. Labi, viss nevar notikt izcili. Paldies. Uz bandumu. Šādu te. Dzelteno. Oj. Skaists šis zvērs. Kāds viņam visām dzeltenas astes šeit? Es nezinu, es kaut kā neesmu pamanījis, ka citos dīķos paskat, kā viņi jau smuki parādīja. Un pēc garuma cik ir? Tā kā mēs šodien nesveram, bet mēs mēram. 63 kaut kāds ir, jā. Jā, tev bija 70, jā? Jā. Big fish coming soon. Tā, nu, skaists. Super. Skaists, jā. Te es noteikti atgriezīšos vēl, jo tas izmērs ir dažāds. Tas patiesībā arī iedod tādu foršu emociju, ka tu saproti, ka tev var paņemt mazais. Pirmā zivs mums bija, 500-600 grāmi. Jā, kaut kas tāds. Un rekur šitāds smuks kukulīts. Baigi labi. Bija iemeties, kāpēc turīgi pārmesties. Es teiktu, piečekojiet arī laiku, cik jūs ilgi tur sēžat. Metoda feederī nav tā kā klasikā, ka tu iemet. Es pārliecināts par savu montāžu un gaidu, ka tā zivtiņa pienāks. Var aktīvi pārmesties. 5 minūtes pārmetamies. Cupi kāda man bija. Jā, man bija uz tālo kāds. Lai ir. Lainers. Tas varbūt ieskrēja auklā, jā. Var skatīties to intensitāti pēc kaut kādām copēm izsacināt. Bet kā man,
Es tikko pārmetos, pagāja 30 sekundes, normāli nostiep auku, noliku kātu un uzreiz stiepiens. Tā kā tas arī tas plunkšķīts, kad baro tavu iekrīt, kaut kas svaigs. Viņai ir signāls, ka, aiziet, var piepeldēt, paskatīties. Smuka esma, barī ir. Ceros klāt. Mums ir big fish. Jums ir big fish, ja? Jā, mums ir big fish. Tur. Jā. Ir, ja? Ir, jā. Nenoliekšu. Stabils 75. 77. Haha, te tev nu bija. Sajūta stīpu, ja? Nu jā, ar šo kātu uzreiz cita zivs savākšana. Kas šis tev ir? Feeder koncepts, flat method. Flat method tas ir. Nu jā, viņam ir tā jaudiņa tāda, viņš tam ir izstrādāts tā kā tādām lielajām metodu zivtiņām. Obā! 50 plus. Nebūs! Nebūs? Būs tūtam. Jā, rekur. Atkal, jā, apakšlīpā. Āķis un esmu. Ņāķi patiesībā, es nezinu, klasikai laikam izmanto tomēr lielākus, bet, tūlīt varēs redzēt uz manu pirkstu smuki, cik tad liels tas āķīts ir. Nav liels un smuki viss aizķerās. Viss notiek. Gatava owner pavada. Šī te quick beats vai ātri var nomainīt pavadiņa sagribās. Un šāds te skaistams. Mēs tev tikai pamērīsim. Tā. Patiesības cirkus. 70. 72. Man jau var nebija tā, ka precīzi 70. Tev precīzi. Skaists. Skaists. Un ja godīgi, man nemaz neskauž. Man arī ne. Es esmu noķēris lielāko. Skaisti, ritīgi turbīni. Šitā patiesībā baigi forši nāca ar feederi, viņi nejūt tik daudz un lielu to pretestību. Un viņi mierīgi nāk klāt, beigās sāk spirināties. Bet šī acis maisas skaists kukulīts. Apārstēsim, iesim laist vaļā. Pakāp iekšā. Būs jākāp iekšā, šitas ir baigi labs jau pašā tālumā jau. Un tagad bišķi nāk šurp. Man es jau braukt vienos mājā, Nu redzi, nesagaidi. Tad es labi uz 1:30. Man bija jāsagaida 5 minūtes pirms noliktā finiša. Išā. Tas ir. Šito tā nevar atšlepēt uzreiz un tad te uz vietas spēlēties. Nepadosies, jā? Viņš ar mani sāk spēlēties, jā. Cik tev bija? 72, jā? 72. 72, jā. Varbūt ir arī resnais spogulīs. Varbūt ir. 2 pusi. Kātiņš strādā, spolīts strādā. Edgars atpūšās. Es arī strādāju. Nē, uz tiem krūmiem. Jāgriež vaļā spolīt pat visu. Nevien tur. Nē, tur. Gribi iet iekšā, jā? Jā. Uj, skaisti. Bet tas nav garš nemaz. Sportisks. Sportisks, baigi sportisks. Nu, sakam, tie 7, tie, kas bija pirms tam. Tie bija pat vēl.
Tam jauda tāda, ka tas nemaz nav garš. Nav. Knapi. Fantastisks. Kā ir smuki. Atkal man apēd man vailiņu, bet smuki apakšlupiņā. Tā balto, jā? Uz baltām, es visu dienu uz baltām tā arī ķeru. Man tā arī ķerās. Tā, tad 50 tur būs. Es kā 55. 50. Iet kā mēri. Bet bogs spēcīgs, es domāju, ka būs daudz lielāks. Viņš ir pusdienas laikī izgulējies. Tagad pēcpusdienā atnāca pie mums. Iedot emocijas. Jā, smuks. Es ar mierīgi sirdi varu braukt mājās. Viss ir izpildīts. Programma. Man ir nosvētījis. Kā tev patika? Fantastiski. Principā sākām copēt ap 8. Sākām uzkrāmēties. Tagad ir 1:30. Mums ir 14 zivis. 2 bija tādas mazākas un pārējās šitas viss 50, 60, 70. Fantastiskākā cope. Jā, kā tu jau tur teici, barību esam izlietojuši, pat ne 2 kilogramus. Un, jā, kādas 4 boiles ir aizgājuši. Tas tā. Fantastiski. Tā metoda feeder lieta. Es jau redzu, sāku izstrādāt kaut kādu inventāru. Es jau biju to darījis, protams, bet šī te tieši vieta ir, kur, kā tu teici, es noteikti atgriezīšos, un es ar te noteikti atgriezīšos. Izcili pavadīt svētdienu, tuvojās savam noslēgumam. Es vēl esmu savās pēdējās cerībās uz pēdējo metienu. Bet jā, forša diena, jauns dīķis, draudziņu dīķi. Viennozīmīgi iesaku. Šis ir viens no labākajiem dīķiem, kuros es esmu bijis. Es nemācēšu pagaidām pateikt, kas šeit ir ar super trofejas zivīm, bet vidējais izmērs, ko mēs te ķērām, gan jau video būs redzams, mani ļoti iepriecināja. Un tas ir tas, kas sagādā baudu. Sportiskas, spēcīgas zivis. Tagad es jūtu, ka man būs jābrauc mājās, dziedēt savus sadegušos plecus, bet par laimi, laikam vasara ir sākusies. Pirmās siltās dienas, un viņas ir jāsteidz izbaudīt. Lai jums forša vasara, un ja jūs domājat, ko šajā vasarā sadarīt, vai varbūt kaut ko jaunu pamēģināt, rekomendēju metodu feeder. Interesanta, dinamiska, un patiesībā arī ar atpūtu piesātināta cope, kuru var pavadīt gan vienatnē, gan ar ģimeni. Gan dīķos, gan upē, gan ezeros. Visiem foršu vasaru un tiekamies pie ūdeņiem. Čau!